Sveiki, sveiki! Šajā video tad atkārtosim nedaudz par varbūtību teorijas pamatiem. Man patīk to darīt savu piemēru, tāpēc būs tā tipiskais piemērs, kurā mēs noskaidrosim tādas lietas, kā kas ir varbūtība no jauna, kas ir notikuma apvienojums, kas ir notikuma šķēlums, kas ir pretējais notikums un kā tiem nosaka varbūtību. Tā, es tagad mēģināšu atrast, kur man ir pierakstīšanas opcijas. Lūk tā. Mūsu uzdevums ir šāds. Skolēns aptaujā savus skolas biedrus, lai noskaidrotu, kurus mājdzīvniekus izvēlas vairāk. Aptaujā tika noskaidrots, ka 43% skolas biedru savās mājās tur kaķi, bet 29% ir suņu saimnieki. Papildus konstatēts, ka gan suns, gan kaķis ir 11%. Un mums īstenībā pirms mēs kaut ko rēķinam, ļoti labi noderētu kāds modelis pēc kā vadīties. Pieļauju, ka esat gan atbildīgi, ka daži no jums, kas var iztikt bez tā, bet tomēr es pieviedāvāšu vienu modeli, kas var palīdzēt. Un tādos vienkāršākos gadījumos mums der tā saucamās Eiler-Venn diagrammas, kas attēlo notikumus kā kopas. Man ir divi šādi notikumi. Viens, ka klases biedram pieder suns, un es apzīmēšu to ar S, un otrs, ka pieder kaķis. Uzreiz pasaka, ka uzdevumā es gribēšu, lai jūs definējat notikumus. S nozīmē, ka klases biedram pieder suns. Un kā, es to uztaisīju ķē, bet domās ir kā, klases biedram pieder kaķis. Un tad, protams, vajadzētu sarakstīt atbilstošos skaitļus, bet uz skaitļiem esam uzmanīgi. Labāk rakstīt nevis iekšā, bet tā kā aptveroši. Tātad sunim atbilst 43%, kaķim 29%. Un 11 ir tie, kas ir gan suns, gan kaķis, un tas jau ir ļoti konkrēti, to mēs ierakstam pa vidu. Un īstenībā, pirms mēs rēķinām, mēs jau varam īstenībā padomāt, kas ir viss pārējais. Ko nozīmē viss pārējais? Un tad padomājam, kas ir, teiksim, šis te reģions tā kā pusmēnesis lokā, tā kā formā. Un tie ir 43%, kuriem pieder suns, bet no tiem mēs atņemsim no 11%, kam pieder kaķis. Un kas tie būs? Tie būs tātad 32% tādi, kam nav kaķis, bet ir suns. Tieši tāpat, protams, mēs varam rēķināt šeit. 29% kam ir kaķis, mīnus 11% tādi, kuriem ir suns. Kopā būs 18% tādi, kam ir kaķis, nav suns. To es arī varu pierakstīt. 32% tādi, kam ir suns, bet nav kaķis. 18% tādi, kam ir kaķis, bet nav suns. Un es gribētu, lai jūs to, protams, arī parādat ar darbību. Ja kam nav, tā būtu 43% mīnus 11% ir 32%. Un šeit būtu 29% mīnus 11%, tātad 18%. Pēdējais jautājums, uz ko mēs varam atbildēt, ir, pirms mēs rēķinām, un no rēķināšana pamanīsim, ka 3 paliks ārkārtīgi viegli. Cik ir tādi, kam nav suns vai kaķis? Tad es saskaitu, ka abiem kopā man ir 32, 11 un 18. Tātad 61%.
61%. Esmu redzējis, ka īstenībā bieži izmanto šitos punktiņus, lai paskaidrotu kaut ko tādi, kam ir vismaz viens dzīvnieks. Un tad mēs varam padomāt, cik paliek tādi, kuriem nav nekā. Loģiski, ka mēs no 100% atņemam 61. Tad paliek 39% pāri. Tādi, kam nav mājasdzīvnieka. Un tā. Un tagad mums ir viss nepieciešama informācija, kas īstenībā, manuprāt, palīdzēs ļoti ātri izgudrot, kas tad ir, kādas tad ir tās varbūtības. Tā ir varbūtība, ka tātad pirmais punkts, varbūtība, ka uz labu laimi, varbūtība, ka uz labu laimi izvēlētam klasifieram ir kaut viens dzīvnieks. Tātad suns vai kaķis. Biežāk jūs to redzēsiet kā suns un apvienojuma simbols kaķis. Suns apvienojuma simbols kaķis. To izrunā kā vai. Un mēs to jau esam noskaidrojuši. Tas ir 61%, vai ne? Tad tas ir, saskaitot kopā, visu, kas mums ir. Vai 32, kam ir suns, bet nav kaķis. 18 tādi, kuriem ir kaķis, bet nav suns, 11 tādi, kuriem ir suns un kaķis. Tās ir ļoti 3 nošķirtas grupas, bet visas kopā reprezentē, ka ir kaut viens dzīvnieks. Nākamais. Ir suns, bet nav kaķis. To rakstītu šādi. Suns, šķērsvītra, kas nozīmē bez, kaķis. Un tad mēs arī redzam, ka tas ir kaut kas aprēķināts. 18%. C piemērs. Kāda varbūt ir klases biedram nav kaķis? Tātad kaķis, bet nav. Tas ir vienkārši pretējā varbūtība tam, ka mums ir kaķis. Tātad no 100 es atņemu 29%. Un mēs dabūsim 71%. Tikai suns vai tikai kaķis. Tas nozīmē suns bez kaķa vai kaķis bez suņa. Un mēs redzam, ka tie ar zilo iekrāsoti 32 un 18%. 50%. 50% ir tādi, kuriem ir tieši viens no šiem mājdzīvniekiem. Un kāda varbūtība klases biedram nav mājdzīvnieku, nu, to mēs arī uzrakstījām. Tikai kā to pierakstīt, suns vai kaķis, tātad apvienojuma simboliņš, bet ka nav viens no šiem dzīvniekiem. Un mēs to vienreiz jau izreikinājām 39%. Pēdējais, par ko es gribu pastāstīt, pirms es noslēdzu šo video, ir šajā gadījumā mums skaidri tika uzdot kā procenti, kā proporcijas. Procenti ir derīgs veids, kā norādīt atbildi, bet kopumā to var norādīt gan kā procentus, gan arī jums mājasdarba uzdevumā redzēsiet, būs iespēja to norādīt kā daļas, daļām ir jābūt saīsinātām, gan arī kā decimāla daļas. Es ceru, ka šis video kopumā likās palīdzošs, nu tad, lai izdodas, un tiekamies varbūt jaunā video.